Vasali skaņojumu sots Latgulas stundei studijā Tenis Bikovskis. Šodien raidījumā atsagrīž rubrika Kas noteik munā sātā. Šodien tad seikuok diskutēsim par pormaiņam Riezeknis pošvaldības dūmis darbā. Riezeknis dūmī struktūrālas pormaiņas vai nārtu darbinīku atlaišana. Šaidu jautājumu jau kolēģi no LSM ir uzdevuši. Riezeknī tātad plānots likvidēt pašvaldības izglītības porvaldi, no amata šūņedaļ jau atlaists ilgadējīs sociālo dienesta vadētojs Gunārs Arbidāns. Sociālo dienesta vadētu atstādināšanas īmesls dūšanos nesaskaņotūs komandējumūs. Kas tad šobrīd noteik Riezeknis dūmjā? Kū dūsitos struktūrālos pormaiņis? Vai tas palīdzēs ītaupēt? Par tūtot itos dienas raidījumā diskutēsim ar Riezeknis pilsētas dūmis priekšsādātoju Aleksandru Bartaševiču no partijas Kopā Latvijai, Riezeknis pilsētas dūmis deputāti no Nacionālos apvienības Ēriku Teirumnieku, Riezeknis dūmis centrālos administrācijas juridiskos īpirkumu nūdaļas vadētoju Gunti Gailumu, kā arī šūņedaļ jau atlaistu ilgadēju Riezeknis sociālo dienesta vadētoju Gunāru Arbidānu. Bet šeit soksim ar jūsim, kaidas tad ir tos pormaiņas, ko jūs, kā pilsētas vadība politisko, tad gribat šobrīd Riezeknis dūmi īvīste, dēļ kam i kū tas dūs? Jā, šis jautājums pārēc diezgan plašu tādu atbildi. Cenšamies tā dažās minūtēs. Jā, protams, galvenais mērķis ir optimizēt struktūras domes ar mērķi palielināt kapacitāti domes štatam. Protams, ka tas paredz arī noteikti naudas ekonomijas, kaut gan pirmajā tāda piegājiena šis pieaugums atalgojuma fondam, bet tā arī sanāca, ka mēs sadalījām vairākas posmas šo procesu, un tad pirmajā posmā mēs sakārtojam atsevišķas pārvaldes, kur tā iejaukšana varbūt ne tik stipra, un attiecīgi mēs realizējam arī savas prioritātes, mēs sadalījām tomēr tās pārvaldes un struktūras pēc prioritātēm, un vairākas prioritātes bija izdalītas. Tad attiecīgi ja mēs runājam konkrēti par tam struktūru vienībām, kas saņems algas pieaugumu, tā ir Bariņu tiesa, kur mēs noteikti plānojam pielikt tam atalgojumu. Tas ir IT, kā teikt, tagad jau datoru centrs, kuru mēs izveidojam un attiecīgi saprotot, kā speciālisti tāda darba tirgu ir pieejami tikai ar lielu atalgojumu. Mēs arī atbilstoši tam prasībām uz šo nozare mēs palielinājām atalgojumu IT speciālistiem. Tur skaitliski, var teikt, arī izmaiņu nav. Bet arī tajā pašā laikā es nevaru teikt, ka tur strādās tie paši speciālisti. Acīm redzami, tur tiks ņemti jauni cilvēki. Un mūsu mērķis šī ziņā bija nodrošināt pašvaldības digitalizāciju. Protams, ne dēļ digitalizācijas, bet dēļ efektivitātes paaugstināšanas pašvaldības darbam. Un skaidrs, ka mēs vairāk gribam izmantot gan mākslīgo intelektu, mēs vairāk gribam atbrīvot pašvaldības darbiniekus no roku darba, tā saucamajā, lai tomēr programmatūra un mākslīgais intelekts pildītu noteiktu darbu, kas tagad tās tehnoloģijas ir kļuvusi pieejamas nesen, un tāpēc loģiski, ka tādas izmaiņas notiek. Bet šos visus pormaiņas jūs esat saskaitieši grāmatvediski sareikinoši, kādu tas ītaupījumu varētu nest, jo par šitom visam lītam, ko jūs tikko pīmiņāt, mēs censimies raidījuma gaitā parunāt seikok, bet konkrētok varbūt par šom izmaiņam, ir tāds konkrēts mērķis, konkrēta pīnesums, cik tas arī skaitliskā izteiksmī. Ir principi, pēc kuriem mēs vadamies organizēt šīs izmaiņas. Ja? Un, protams, ka pirmais princips ir, lai pašvaldība tomēr būtu spējīga pildīt visas tās pamata funkcijas, kas ir piešķirtas ar likumiem vai ar normatīviem aktiem. Attiecīgi, tas bija pirmais mērķis. Skaidrs, ka mēs gaidām šī ziņa no valdības arī noteiktu reakciju, lai no pašvaldības būtu noņemtas tās funkcijas, kas šobrīd izskatās varbūt ne tik aktuālas, ņemot vērā tās finansiālas grūtības, kas visai valstī konstatējamas, un
pagaidām no... Par ietaupītu ciparu mēs varam vai nevaram runāt šobrīd? Par cipariem mēs varam, tas pirmais posms vainagojas, jūs paši atzīmējat, ka tur bija pie 90,000 plusā. Ja, tad mēs atalgojam fondam plusā. Vēl mums jāsaprot, ka minimālga pacelsies, un mums tur arī jārēķinās ar to, ka mums būs jāparedz pašvaldības budžetā plus 300,000 atalgojumu tiem cilvēkiem, kas saņem minimālu algu šobrīd. Ja. Bet tas otrais posms paredz tomēr izdevumu samazināšanu. Viņš attiecas uz izglītības nozarēm. Tad tas pareizi saprotu. Šos pormaiņas ir vajadzīgas, lai varētu tautas valodā runāt ietaupīt. Es vēlreiz atkārtoju, ka ja mēs sarindojam visas tas prioritātes pēc svarīguma, tad pirmais nevis ietaupīt, bet efektivizēt pašvaldības darbu, izmantojot vairāk IT tehnoloģijas un programmu nodrošinājumu funkciju izpildēji. Otrais uzdevums ir ietaupīt, un faktiski mēs varam teikt, ka tie ir divi pamata uzdevumi. Ja? Ko par šo saka pilsētas dūmis opozīcija Ērika Teirumnieka Nacionāla apvienība? Jā, labadīna visiem. Es vienkārši varbūt drēkstu pakomentēt, tagad dzierot, ko sacīja priekšsādātojas, tātad mēs veidojam digitālo centru, kur precizējuši darbinieku skaits no 7 pazalināts uz 11. Tiek veidota struktūra ar apakšstruktūram, kur ir vadības līmeņa omoti apakšstruktūros. Attiecīgi mēnešu algu grupai atalgojums, un līdz ar to arī sacītīs tagad man radīja pordūmas. Itamā brīdī Olgu fonds pazalonojās, kā arī priekšstātojas sacīja, to var izdarīt secinājumu, ka izglītības porvaldi vajag likvidēt, lai saktu itu paaugstinājumu, bet tas ir retorisks jautājums. Ja mēs runājam par kopīgām struktūrālām izmaiņām, mani baža ir te, ka mēs neredzam kopīgu ainu. Itas sadalījums pa sūļiem nerada porlīdzību, ka tiešām itos pormaiņas ir pordūmotas, miertīcīgas, įvērstas iz funkciju labāku izpildi uz darba efektivitāti. Pasciešu vienu pamatojumu savai bažai. Arī pagošajā sēdī mēs skatījām jautājumu par saimniecības porvaldes reorganizāciju, kas veids saimnieciskos funkcijas. Atzīmošu to, ka patreiz izglītības porvalde veids ne tikai izglītības satura vadību, bet arī saimniecisko darbu. Tiešām es pietīju situāciju Latvijā, apsaskatījos vairāk nekā 10 izglītības porvalžu pieredzi, ir dažāda. Tiešām izglītības porvaldes ir zem centrālos porvaldes, kā struktūra, bet ir atsevišķi neatkarīga īstoļa, kā patreiz arī Riezekņī. Un līdz ar to patreiz Riezekņī izglītības porvalde veids gan izglītības metodisko vadību, viss, kas attīstās ciešam ir izglītības saturu, gan arī saimniecisko darbību. Un līdz ar to, ja mēs ar vienu roku tikko tā lemjam par to, ka samazinājam porvaldī, kas atbild par saimniecisko darbu cilvēkus, ko mēs darāsim pēc 2 mēnešiem, tad, kad izglītības porvalde būs likvidēta, un kā mēs nodrošināsim saimniecisko darbu izglītības īstodis. To nav mums, to ir pirmškolas izglītības īstodis, sporta infrastruktūra tāpat. Līdz ar to iespējams, kad es pieļauju noteikti ir vajadzīga jautājumi, kas saistīti ar sakārtošanu un efektivizāciju. Bet procesam jābūt nevis fragmentāri sadalītam, kad mēs neredzam visu lauku un neredzam ietekmi uz budžetu, bet tam ir jābūt sasaistītam, un deputāti, manuprāt, ir jāsnāc jau pilna aina ar ietekmi uz budžetu. Tad šobrīd jūs neredzat pilnu ainu, neredzat, saprotu, ciparus, jūs tikko sākumā sacījāt, ka jūs apšaubat vai tiešām būs ietaupījums? Tieši tā, jo patreiz ir tikai tendencija uz palielinājumu algu, minimālos algas pieaugums. Tas ir izlīdzinājums visiem tiem omatiem, kas ir jau pīzatavinājuši speciālisti minimālos algas palielinājumu iejotrā, un plus mēs arī ir atgādināšu pavisam nesen izveidotas jaunas omata vienības, kas ir 2 padomnieki un 1 vītnieks, ar pieteikuši lielu atalgojumu, kas mēnesis 8,10,000 plusā. Un līdz ar to mēs it kā pa sūliešam tagad līkom IT speciālistiem. Viņiem vajag lielāku algu, bet līkom pa 1, 2, 3, mēs nevaram saprast, kas būs kolā summai, cik to saskaitā mums būs.
Par to visu mēģināsim ar raidījuma gaitā seikok runāt, bet tūmār šos nedeļas taids skaļokīs dūmī lamtīs ir tas, ka šūnedeļ ir atlaists sociālos porvaldes vadītojs Gunārs Arbidāns, kurš mēs arī ir studējā, un Arbidāna kungs šo sociālo porvaldi ir vadījis no 2012. gada, tātad 13 gadus. Te varbūt došu vārdu Gailuma kungam, ka tomēr tam, kurš arī gatavo juridiski šo lēmumu projektu. Kādi tad ir tī Arbidāna kunga porkopumi, vai Arbidāna kungs bija pirms tam breidinots, izteikti rojīņi, un kam tīši šaits lēmums šobrīd? Nu, jū politiki, protams, atbalstā. Jā, labdien, vēlreiz visiem. Un, es pirms gribu atzīmēt, ka iestāžu vadītājs ieceļ amatā un atbrīvo no amata dome. Tas ir domes pienākums. Šajā situācijā, šajā gadījumā juridiskajai nodaļai tika iesniegti dokumenti ar, teiksim, tādu uzdevumu sniegt viedokli, atzinumu par iespējamiem pārkāpumiem sociālā dienesta vadītāja rīcībā. Juridiskā nodaļa arī šādu izvērtējumu veica. Šis ir tāds vispārējs izvērtējums. Tad klausiet, to motru izstostīt, ko jūs konstatējat un kas bija par pamatu, juridisku pamatu, lai pēc tam, protams, politisko vadība šo atbalstātu, lai Arbidāna kungu atlaistu? Šajā atzinumā mēs konstatējām, ka sociālā dienesta rīcībā ir saskatāmi šie normatīvu aktu pārkāpumi, gan finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma tvērumā, gan arī iekšējo normatīvu aktu ietvarā attiecībā uz darba, braucienu un komandējumu organizēšanu. Un jo bija izlases veidā tika vērtēti šie te ceļazīmes, kur no vairāk kā 40 braucieniem tikai daži bija noformēti ar komandējumu, un līdz ar to pašvaldībai tā teikt ir radusies tāda baža par šo braucienu mērķi, par šo braucienu likumīgumu, un attiecīgi par gan mantas, gan finanšu līdzekļu lietderīgu izmantošanu. Vēršot uzmanību uz šiem te apsvērumiem, mēs kā juridiskā nodaļa arī norādījām uz to, ka ir iespējami vairāki risinājumi, disciplināra atbildības piemērošana, rājiens, brīdinājumu izteikšana. Jā. Un to, ka jotlēš, tad jau tas bija politiķu lēmums. Un vēl viens kā risinājums, protams, ir šī te amata, tā teikt, darba uzteikšana, ņemot vērā, ja tiek konstatēts, ka šie pārkāpumi ir bijuši būtiski. Un arī atzinumā mēs arī, protams, vērsām uzmanību, kādiem kritērijiem būtu jāpievērš uzmanība, lai atzītu šo pārkāpumu par būtisku. Un tad jūs, Bartuševičs kungs, uzskatāt, ka šī pārkāpumi ir taidi, lai Arbidāna kungu nav uzbreidinotu vai disciplināru sūdētu vai kādu rojiņiem izteiktu, bet uzreiz tātad savu ilgadēju darbinieku, kurš ar jūsu pakļautībā 13 gadus ir strodojis, atlaistu? Jā, es, kad teikt, par tiem pārmetumiem gribēju parunāt, ka šis ir politisks lēmums, tā ir izrekināšana, ka teikt, kādam ir kaut kāds zops uz noteiktu darbinieku. Ziniet, 12. gadā, kad šis lēmums arī bija pieņemts par iestādes vadītāju, balsoja visi deputāti par. Ja? Vai tādā laikā mēs varam teikt, ka bija pieņems politisks lēmums, un tās cilvēks ir noteiktas partijas vai politiskas spēka ieliktenis šajā amatā? Acīm redzami arī ir tāda, ja mēs pēc tās pašas loģikas, ko mēs tagad izmantojam, analizēsim arī šo situāciju, tad var teikt, ka jā, Arbidāna kungs bija partijas saskaņas politiskais ieliknis, un viņš ieņem amatu tāpēc, ka sagribējas kādam no politiķiem. Ja? Bet, acīm redzami, tagad no šīs dienas, ka teikt, loģikas, apskatot to situāciju, mēs tā nevaram teikt. Ja? Kaut gan šodien ļoti plaši izmanto šo termiņu, tad mēs tagad izrekināmies ar to cilvēku, kuru paši nozīmējam. Ja? Un šeit nav nozīmēs absolūti, ko viņš tur pārkāpis un kādus likumus viņš pārkāpis. Un ja mēs atgriežamies pie
Pamatojuma, manuprāt, šis pamatojums ir pietiekošs, lai cilvēku noņemt no sava amata. Tad ir pietiekoši, labi. Un mēs, protams, mēs to lēmumu pieņemam, bet absolūti nav pamata tagad apgalvot, ka mēs veicam kaut kādu izrikināšanu. Ko pats Arbidāna kungs par to saka? 13 gadus jūs jau nekādī porkopumi netika konstatēti, tagad jūs esat porkops, tātad porkopums ir politiķu vidūklis ir tāds, ka pietiekoši liels, lai jūs uz tātad atstodinotu. Kāds tas jūsu viedoklis? Ka konkrēti par itu gadiem munu atstodinošanu, tas kās tikai vakarā Rieziknis Dūmis mojas lopas uzzinoju, ka ir tāds lēmums iznākšu Dīnas komiteju. Protams, tas bija tāds man šoks, kā jūs arī sacījāt par 13 gadiem nostrādotu, tie ir tāda pateicība, bet ja mēs veramies tīri formāli, protams, ir pamats porkopumim, ir pamats sūdam. Jūs tad atzīstat, ka jūs esat porkops? Es atzīstu. Vai tikai neatzīstu, ka tas ir būtu adekvāts sūds. Tāds izrais. Tas princips arī skaidrs, jo es jau biju izgojis 2011. gadā, kad administratīvu porvaldi tika likvidēta, ja aiz muguras bija sastādīts lēmums par tos porvaldis likvidāciju. Un pēc 11 gadiem tādu porvaldi atkal nodibino. Bet, protams, ka formāli es atzīstu, bet cik ir adekvāts, tas ir viennozīmīgi, es varu pasēt, ka nav adekvāts, jo viss tas tika darīts sociālos jomas labā, darba vides apstākļu nodrošināšanai. Bet, tas ir, kā tā ir izskaņā politisks lēmums, lai es arī palīku, kā politisks lēmums. Bet man pirmo dzirdēšana, ka es kaut kāds partijas cilvēks, jo es vienmēr esmu publiski arī atzins, ka porvalžu īstožu dienestu vadītojiem jābūt bez partijiskiem cilvēkiem, lai varētu pie jebkuras partijas politikas strādāt. Pirms tam Arbidāna kungam strādājot 13 gadus, jūs par Tašeiču kungs jozinājām, bija rojīņi, breidinojumi? Es tagad nevaru pateikt precīzi, bija vai tur kaut kādi piezīmes, rājieni, diez vai. Bet, kas mani uztrauc visvairāk, tad ierēdņi, protams, strādājot ilgi savas amatos, viņi vienkārši uzskata, ka tad var iestāties tāds moments, kā visatļautība. Ja? Tad cilvēks pārkāpjot likumu, tērējot naudu savam vajadzībām, personīgam budžeta naudu. Sanīga, viņš taču brauc darba jautājumi. Faktiski nav pierādījuma, ka viņš neizmantoja šo naudu un mašīnu personīgiem vajadzībām. Ja? Man nav pārliecības. Ja? Un, ja tāda situācija, tad es drīzāk varu pateikt, ka viņš tomēr izmantoja personīgiem vajadzībām. Ja? Jo dienesta braucienus jānoformē noteikta kārtība. Ja? Un tur tad mēs redzam, kāds bija mērķis, kāpēc viņš braucis uz to vietu un tā tālāk. Bet dažādas interpretācijas varbūt viņš pats arī neizmantoja mašīnu. Jūs taču atceraties, attiecībā uz manis arī bija tādi gadījumi, ka tur mana sieva lieto dienesta transportu. Bija mēdījus, ka jūsu sieva ar Dūmis transportu par Reigu brauka. Jā, bet izradies, ka šitiem te apgalvojumiem nav nekāda pamata. Ja, jo bija izmeklēšana knaba, tur viss tas apstiprinājās. Un šeit mēs redzam konkrētas lietas, konkrētas dokumentus, kas pierāda, ka viņš nenoformējot atbilstoši šos braucienus, viņš lietojas autotransportu. Un neviens nevar pateikt tagad, ko mēs ticēsim šī kunga vārdiem, ka viņš nesām vajadzībām, bet viņš tikai dienesta vajadzībām un tikai tur, kur tas bija nepieciešamība, bet pierādīt to nevaru, atvainojiet, bet es taču labs esmu. Ja? Mēs ierēdni arī esam politiķi, mēs nevaram paļauties uz vienkārši tādu statusu kā labs cilvēks.
Jā, mums jāskatās dokumentos, un visi dokumenti nerunā par labu Arbidāna kungu. Eisumā skaidrs. Par Arbidāna kungu ir sagatavots, reku īsman arī rūkojas, ir uz 7 lapām apraksts. Šeit gan nav minēta summa, ko Arbidāna kungs ir nalīderīgi iztierējis. Varbūt paprasēsim opozīcija. Arī opozīcija dūmis sēdā nūrodēja, ka tas ir rakstāts, ka Arbidāna kungs šos porkopums, protams, atzeista. Šajā lēmuma projektā rakstāts par to, ka tas grauj dūmis reputāciju. Bet mēs taču šobrīd nezinām, cik ir iztērētas tos nalīderīgi iztērēta to naudu. Ko par to opozīcija domāja? Jā, tas arī jautājums tā kā uzdots sēdī par summas nosaukšanu. Neviens nevarā nosaukt summu. Izpildirektore minēja par to, ka attiecīgos īstodis to vērtēs. Nezinu, kuros ir attiecīgos īstodis. Bet itamā brīdī man atkal rodās pordūma. Bartašoviča kungs tikko norodīja, ka īrēģņas ilgstoši strodo jūt sots iztierēt naudu tā toļok. Tad varbūt mēs varam arī ar politikiem vilkt paraleļi stožā, ja ilgstoši strādājam, mēs zaudējam kaut kur savu osumu, sokam tierēt līdzekļus tā toļok. Es domāju, ka itamā gadījumā mēs nevaram tā sacēt, ka ilgstoši strādājot kaut kādas īpašības darbinīkam pazasliktinājas, tas pēc var notierēt arī politiki. Bet kas atsatīcās uz situāciju, ka dūmī tika skaidrots, ka Arbidāna kungs pats parakstāja, apstiprināja visas ceļazīmes, tā bija, ka jūs pēc visu. Jā, tieši tā. Līdz ar to manā skatījumā saknis, lala problēmas sakņa ir sistēmā. Kā varēja būt dūmī situācija, ka pats darbinīgs, neatkarīgi no to, kāda līmeņa darbinīgs, pats sevi komandēja, pats sevi apstiprināja, pats sevi izraksta, līdz ar to ir noteikti es arī rūsinoju sēdī, kad noteikti joporskata sistēma, kad kā ir situācija veidojusies, ka viena persona var apstiprināt visus savus dokumentus. Viņam nebija tiesības apstiprināt visus savus dokumentus. Ja? Viņam bija jāapstiprina komandējuma noteiktajā kārtībā, ko viņš nav darījis. Par to ir runa. Tāpēc, ka viņš ilgi strādā savā amatā, viņš ir slikts. Tas bija manas bažas, ka gadās, ka strādājot ilgi, ierēdņi vienkārši aizmirst, ka viņam jāpilda likumus. Ja? Un jūs teicat, norādiet mums, kādi izdevumi bija, kādi zaudējumi pašvaldībai. Ja? To var aprēķināt, ja? Bet šobrīd neiet runa par konkrētu zaudējumu. Viņi ir pietiekuši liels zaudējums, ja 42 tur komandējumi. Pietiekuši liels, bet summu jūs nevarat nosaukt. Es nezinu, cik var maksāt viens brauciens, piemēram, uz Rīgu. Ja? Viņš var maksāt, piemēram, 500 eiro. Ja? Un tad rēķiniet 40 un jūs saņemsiet to zaudējumu pašvaldībai. Ja? Gan mašīna pati kaut ko maksa, gan degviela, gan vispārējais. Ja? Bet ne tur tā problēma. Problēma ir tur, ka ierēdnis uzskata, ka tā ir viņu privāta lieta un viņš var braukt, ņemt to mašinu, braukt, kur viņam pagadās. Ja? Es tagad aicinošu pazaklausētīs nelielu fragmentu no to, ko jūs, Bartaševiča kungs, sacījāt šos nedēļas Riezeknis dūmis sēdā. Tātad lūdzu audio. Arī masu medijos izskan, ziniet, tur Bartaševičam ir zobs uz Arbidānu, tāpēc viss tas notiek. Ja? Bet, jā, man ir zobs, bet tikai uz visiem tiem, kas izšķērdē pašvaldības mantu. Un šeit tad ir cēlas jautājums, jā, vai mēs tiešām esam gatavi samierināties ar tāda veida pārkāpumiem, neatkarīgi no tā, vai kāds cits to veicis vēl. Ja, un vai kāda tur bija ķēdīte visiem tiem pārkāpumiem. Ja, bet šeit es ļoti labi saprotu, ka Arbidāna kungs vada pārvaldi. Viņš ir amatpersona. Ja. Viņš izdarīs, ka teikt, nepareizas rīcības un faktiski ar tāda veida izšķērdēja pašvaldības naudu. Nav svarīgi, cik liela tā nauda ir. Pati pieeja. Viņš arī to rada saviem padotajiem. Ja, kā, jā, var ņemt viegli to mašinu un braukt. Bet arī tie padotie, viņi redz, ka tāda nelikumi notiek. Ja? Un, ja mums nebūs reakcijas atbilstošas, tad es uzskatu, ka tas visvairāk grauj to sistēmu, ja? un principus. Un, jā, ja gribat, tad ir zobs, jā, bet uz tādiem cilvēkiem, kas tērē naudu laikā, kad tas naudas nav.
Bartaševiča kungs tikko dzirdējām dūmis sēdās, sacāja šūņedeļ, ka zūps uz cilvēkiem, kuri tierēja naudu laikā, kad tos naudas nav. Mēs jums studējā šobrīd ir Gailuma kungs, un Gailuma kungs jūs kontekstā. Pirms tam es teicu, ka nevis tērē vienkārši naudu, bet tērē nelikumīgi. Labi, īsim uz priekšu. Studijā siež arī Gailuma kungs, kurš bija Riezekņas siltumteiklu valdes lūceklis, un tātad Dūmis administrācija konstatēja, ka ir šis daudz mēdījus apsprīstīs izklaides brauciens uz Prāgu, jūs uz tūreiz atstodinoja. Tas nav tas pats, par ko mēs tikko dzirdām. Bartaševiča kungs, jūs jau nav zūps pret Gailuma kungu, jo jis pīļoja tūreiz, kad naudas nav, turisma brauciņi, atpūtis brauciņi uz Prāgu par vairāk nekā 23 000 eiro. Un šobrīd tajā citātā jūs arī sacāt, ka tas ir pīmārs, kur nadreikst rodēt citiem darbiņīkiem. Jūs teicāt atbalstīja, bet man nekādas informācijas par šo braucienu nebija pirmām kārtam, ar to sāksim. Otram kārtam, vai tiešām bija pārkāpti tajā gadījumā kādi konkrēti likumi? Acīm redzami, es to nezinu. Bija, nebija. Un es zinu, ka, pieņemsim, pie Mežela kunga vadības, kad viņš vadīja šo uzņēmumu, tad līdzīgas lietas notika. Protams, tā situācija varbūt ne tik sažģīta bija finansiāli, bet tie kapitāla daļu turētāji, kas paraudzīja šo uzņēmumu, viņi, acīm redzam, varēja apstiprināt arī šitus braucienus. Ja? Bet kas attiecas uz šo konkrētu gadījumu, ne izpildu direktors Raimonds Aļehna nebija lietas kursa par šo braucienu. Protams, ka tur nevienam nebija interesanti zināt, kā viņš vērtē šo konkrētu lēmumu pozitīvi, negatīvi, uzreiz apvainoja viņu, ka viņš ir kā teikt, vainīgs tajā, ka šis pārkāpums noticis, ja, kaut gan viņam nezinot. Šeit ļoti tāda, kā teikt, neviennozīmīga situācija. Viņam bija iespēja pieņemt tādu lēmumu, un par likumību, varbūt arī... Ļausim Gailuma kungam. Jūs toreiz zinot, ka tiks tērēti 20, jūs nevarētu nezinot, ka tiks tērēti 23 000 brauciņiem uz Prāgu. Jā, bija zināms, jā. Tas nav līdzīgs porkopums, kā arbitā. Jā, redziet, te ir... Visiem ir zināms, kāds tajā laikā bija rezultāts attiecībā uz mani, jā. Es tiku atstādināts no amata, un administrācija tajā laikā saskatīja šīs te bažas par iespējamu pretlikumīgu rīcību, par iespējamu finanšu līdzekļu izšķērdēšanu. Arī konkrētajā gadījumā, es gribu atzīmēt to, ka finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas likuma ietvaros, amatpersonas atbildība iestājas jau no 1 eiro. Ja? Un līdz ar to arī vērtējot pārkāpuma būtību, protams, šis te finansiālais faktors ir viens no kritērijiem, bet ja amatpersona ir pārkāpusi normatīvos aktus vai kādas iekšējās kārtības noteikumus, tad šāda rīcība īsti nav savietojama ar amatpersonas pienākumu izpildi. Mēs vēl gribam raidījuma laikā arī par izglītības porvaldi parunot un tāpēc cenšamies šo temotu nopaļot un īt uz priekšu, bet vēl drusku eisumā. Šobrīd jūs, Gailuma kungs, esat centrālās administrācijas juridiskos un iepirkumu nodaļas vadītājs. Bartaševiča, jūs sacījāt, ka jums ir zūps pret visiem, kas iztierēja naudu nesaimnieciski. Tad šobrīd jūs esat Gailuma kungam devuši šo īspēju. Bet izpēju strodot citā omotā pašvaldībā, es vairs nav siltumteiklus, bet šobrīd ir šajā omotā, tātad juridiskās nodaļas vadītājs. Tātad šobrīd Gailumam, kurš ļovi uz Prāgu braukt, otrā iespēja ir, Arbidānam otrās iespējas nav. Tas būtu logiski jautājums, ja es atlaistu Gailuma kungu, bet es to nedarīju. Tāpēc kādas pretenzijas, ka es paņemu labu speciālistu darbā un ka teikt, neparakstīju ar viņu līgumu, bet parakstīju izpildu direktors.
tad kāda veida pretenzija pret manis šī? Nē, vienkārši jūs arī dūmis sacēt, ka jūs zūps pret visiem, kuri nelīderīgi tērēja naudu. Tāpēc es vienkārši salīdzināju par Arbidāna kungu. Jūs nevarat nosaukt summu, ko jūs ir atzeist, ka jūs ir... Jūs gribat teikt, ka, pieņemsim, Galmakungs, viņš pieņemis kaut kādu nelikumīgu rīcību, jau strādājot par nodaļas vadītāju, vai kā? Nu, nā, bet jām te izpierdūta, bet jis jau tu nalabu piemēru parodēja. Nauda tika tārēta laikā, kad naudas nebija. Viņš saņemies par šo savu pārkāpumu iespējamu sodu. Labi. Un jūs gribat, lai mēs dubulti sodītu cilvēku, tas ir pret visiem juridiskiem principiem, manuprāt. Nu jā, bet jūs dūmis sēdē arī sacēt, ka jūs nav tolerances pret cilvēkiem, kuri nesaimnieciski dzēvoja. Es tu tikai gribēju, ka piemēru. Labi, ļausim Arbidānu tas paliek spēkā. Labi, tas paliek spēkā. Arbidānu kungs un Tērumtis kundze eisi par šo situāciju vēl savus pusi. Nu, es uzskatu, ka tas ir liels apvainojums tīši man personīgi, kā vadietojami, kā cilvēkam, ja ar tādu mērķi, lai apmalnotu visas sabiedrības priekšā, īpaši pilsētas iedzīvotāju. Bet tīši tā ir otrs, kas ir joņem līderības, tas faktors, cik tas viss tika kādas rūpes pūlis ir ieguldītas personīgi. Nu, man, kā vadītoja, lai nodrošinātu sociālās jomas attīstību virzību pilsētā. I vēl, ko es gribētu pasēt, protams, ka, tādus atmosfērā, tādā komandā es negribētu turpmāk arī strādāt, ka man būtu izpēja, kā Galma kungs. Par šo tēmu noslēdzušies vārds Tērumniekas kundze un īsim uz priekšu. Jā, tātad es varu komentēt tikai vienu. Protams, vienlīdzīga pieeja pret visiem darbiniekiem, ko nav viegli ievērot vienlīdzības principu, bet vēl viena lieta, protams, es nezinu, tad, kad bija izsludināts konkurss uz jūsu minēto amatu, kas ir juridiskos iepirkuma nodaļas vadītājs, vai bija minēta nevainojama reputācija un kā tie nevainojama reputācija ir vērtēta. Es citu nemāku komentēt. Ja tas ir vai tas, nezinu, vai tas bija kā prasība amata aprakstā, tas ir konkursā, un vai tas tika vērtīts. Skan Latgulas stundi, šodienas Latgulas stundi par situāciju Riezeknis pilsētas dūmī ar šom struktūrālam pormaiņam. Sazarunājamies ar Riezeknis pilsētas dūmis priekšsādāto un partijas kopā Latviju Aleksandru Bartaševiču, Riezeknis pilsētas dūmis opozīcijas deputātu Ēriku Tērumnieku, Nacionālās apvienības Riezeknis dūmis centrālās administrācijas juridiskos un īpirkumu daļas vadītoju Gunti Gailumu, kā arī, jau atstādinotu ilgadēju Riezeknis sociālo dienesta vadītoju Gunāru Arbidānu. Vai drīkst vienu jautājumu Gunaram Arbidānam? Viņš tagad atrodas uz slimības lapas un tomēr, ka teikt, piedalās aktīvā darbā, tad, kā viņš šo situāciju redz pats? Jā, protams, es saskaņoju šo jautājumu ar savu ārstu, ar speciālistu, un viņš man atļāva, bet nevarēja izlaist tādu iespēju publiski arī runāt. Bet Bartaševičs, kad jūs arī ar slimības labās ar 18. novembra pasaukumus apmeklējusi? Jā, bet tas bija, tā bija brīvdiena un pirmdienas jau biju darbā, jā. Tāpēc, tur bija porkalpumi, kurus konstatē veselības inspekcija, pareizi. Ģimeņu sorstam nav. Kādi parkumi? Laikam par nepamatotām slimības lapām. Nē, nekas nebija sodīts. Labi. Īsim toļok. Tomēr vēl viens lēmums mēs ir par izglītības porvaldis dūmis darba kārtībā, tur ir rakstāts likvidāciju. Mēs raidījumā vēl 10-15 minūtes, nevairāk, varbūt pavisam otri. Dēļ ko šis lēmums, tātad Bartaševičs likvidēt izglītības porvaldi? Formāli tas var izskatīties kā likvidācija, bet faktiski mēs pārcelam šo pārvaldi zem jaunas vadības, tad zem centrālas administrācijas turpmāk arī strādās. Šai struktūra vienībai tiks noņemts juridiskais status un attiecīgi tas ir mūsu apzināts lēmums. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs uzskatām, ka viss tas, kas notiek tagad izglītības pārvaldē, nav caurspīdīgs, ka notiek ļoti dažādi procesi, kas saistīti ar finansiālo pārvaldes darbību. Un tas necaurspīdīgums ļoti labi bija izgaismots, kad mēs mainām budžetu pašvaldības un bija pārcelta
nauda pēc pārvaldes vadītāja iniciatīvas no, kā teikt, ekonomijas par dziesmu un deju svētkiem jaunatnes uz siltuma apgadi. Tad, faktiski viņi gribēja 35 000 eiro pārcelt uz siltuma apmaksu. Un tā ir tāda, ka teikt, es pat sauktu par schēmu, kāda veidā izglītības pārvalde vairākas reizes rezervēja sev naudu, it kā apzīmējot, ka viņi izmantos vienam mērķiem, bet reāli izmantoja pavisam citiem mērķiem un savā labumā. Un šeit skaidrs, ka tas ir tikai viens no piemēriem, kāpēc tas tiek darīts. Ja? Un otrais moments, protams, efektivizēt arī pārvaldes darbu. Arī šis mērķis, viņš paliks spēkā, par kuru es pašu sākumā runāju. Šis lēmuma projekts par Arbidāna kungu tātad 7 lapusiem bija par izglītības pārvaldi, mēs esam izkopējuši tikai uz 2 lapum. Un tie iemesli ir tādi gana vispārīgi, te par izglītības pārvaldi arī te cipari reisti arī napazarodās, tas nav dēļ tam, ka šī lēmuma iespējams tiek pieņemta, šis lēmums pieņemts, ka varbūt arī Drelinga kungs jūs nārds palicis. Mēs strādājam ar visam tam izmaiņam arī, lai samazinātu birokrātiju arī pašvaldības iestādi. Ja? Un es uzskatu, ka jo vairāk papīra, jo labāk, tad es uzskatu, ka jo mazāk papīra, jo labāk. Ja? Un es domāju, ka uz 2 lapām var kodolīgi izteikt tas pārvaldes izmaiņas gan pamatojumu, gan būtību. Ja? Un es uzskatu, ka šis dokuments ir pietiekoši labs. Ok, dosim opozīcijai vārdu. Ko Teirumietis kundze domāja par to? Jā, ja mēs runājam, es jau minēju par izglītības pārvaldes likvidāciju, iespējams jau varētu būt arī reorganizācija, jāpārdalūšos funkcijas, jo atbilstoši izglītības likumam pašvaldība ir jābūt struktūrai, kas vada izglītības darbu. Bet varbūt, ja mēs runājam par to iemeslu, ja dzīsmes svētkos nepareizi tika plānots, es atzīmušu to, kad finansējums dzīsmes svētkiem tika plānots pirms tam, ka kolektīvi pabeidza skatis. Un, diemžēl, skaķu laikā ne visi kolektīvi arī tika uz dzīsmu svētkiem. I līdz ar to tas porpalikums, es uzskatu, nav korekta plānošana, bet te ir situācija, kad tiešām apstākļi bija tādi, ka vajadzēja plānot budžetu gada sākumā, bet skatis beidzās tikai aprīlī. Un es zinu, daudzos pašvaldībos tiešām veidojās ietaupījums un dzīsmu svētkiem, ņemot vērā skaķu rezultātus. Un tas, kas attīstās siltumu, es uzskatu, ka vienkārši apgalvo to, ka te ir schēma, nav pamata, tiešām ir jāpārbauda iemesls, par ko tie nauda ir radusies, lai varētu tik kardinālus lēmumus pieņemt. Ja tas būtu, teiksim, jautājums, kas ir ar 10–100 tūkstošu, tad varētu arī lemt, ka tas ir reāls porkopums. Vēl viena lieta, es gribēju vēl pabeigt. Viena lieta, patreiz arī ir centrālio īpirkumi noteikts, ar īpirkuma nodaļi arī dēļ izglītības pārvaldes, līdz ar to ir īpirkuma plāns, ja tas tiek saskaņots, un otrkārt arī ir centrālo grāmatvedība, līdz ar to tas arī ir redzams, un par tie necaurspēdīgums, vai tiešām apgalvojums ir pareizs. Ne par to, ka varbūt ekonomija. Protams, ka viņi var rasties, ja? Bet jautājums, cik liela un jautājums, kuras pozīcijas. Ja? Jo mēs attiecībā uz izglītības pārvaldi katru gadu konstatējam 100 000 lielu ekonomiju, tāpat kā arī starp citu pie Gunara Arbidāna no sociāla dienesta. Un tas ir slikta plānošana. Tad ne katru reizi mēs plānojam tā, kā mums iztrūkst naudas, ja? Par ko bija atlaista toreiz, gan es domāju, bet ļoti bieži viss tas tiek plānots tā, ka paliek pāri nauda. Un tālāk tā nauda var tikt dalīta absolūti neņemot vērā pašvaldības prioritātes, bet visdrīzāk konkrētu cilvēku prioritātes un iestāžu prioritātes, kas absolūti nav pareizi. Laika ir tik, cik ir, kas tad šobrīd notiks? Šobrīd izglītības pārvalde bija zem centrālās administrācijas, taisēsit jau jaunu? Kā notiks, varbūt? Jā, varbūt tad es juridiskā viedokļa nokomentēt par šo te vārda likvidācijas, juridisko statusu reorganizācijas ietvaros, un valsts pārvaldes iekārtas likuma
šajā tvērumā, ja, reorganizācija nav saprotama tikai tāda iekšējā kaut kādas iestādes, struktūrālas izmaiņas, vai varbūt kaut kādas nodaļas likvidācija vai pārveidošana, ja, bet tā arī paredz vispār kopumā arī pašvaldībā kādas iestādes, patstāvīgas iestādes likvidāciju, bet skatoties no tā, vai šī funkcija ir nepieciešams turpmāk pildīt vai nav, bet arī ir iespējama likvidācija, saglabājot šo pašu funkciju, nododot citai iestādei, kas šobrīd ir plānots, ja, kad izglītības pārvaldi ietver centrālajā administrācijā, saglabājot šo funkciju. Varam vilkt paralēlis, līdzīgi ir bijis arī gan ar sporta pārvaldes likvidāciju, ja, un arī to pašu iestādi Zeimuļs, ja, kas arī tika likvidēta, bet izveidojot jaunu iestādi un saglabājot šo te funkciju. Un tad tagad ir paredzēts, kādu veidot šo te struktūru? Kas būs? Viņa būs zem centrālās administrācijas. Ne, bet kas tas būs iestāde? Viņa? Pārvalde. Tā pati pārvalde. Šeit mēs varam runāt pēc nosaukuma, jā, vai tā ir nodaļa, ir dažādi pašvaldībās, ir arī, kā jūs iepriekš minējāt, dažāda prakse, ir gan kā pārvalde zem centrālās administrācijas, gan citur ir kā nodaļas. Bet šaidas pormaiņas goda vidā mocību, goda vidā arī gan drežu vai taisāt, tas ir tā protīgi, dēļ ko tu nevar tā, sokūt ar jaunu mocību godu. Nebija tādu jautājumu, kad pagaidu administrācija veica līdzīgas darbības, kad kaut gan es uzskatu, ka tas ir tiešām politiskas varas prerogatīva, un neskatoties to, ka viss tas pilnvaras, kas piemīt pašvaldības deputātiem, it kā bija nodotas un translētas uz pagaidu administrāciju, bet es uzskatu, ka viņam nebija tautas mandāta kaut kā tādu darīt, bet viņi tomēr darīja, ja, un ne jums, ne opozīcijas deputātiem tajā laikā, un šobrīd nav pretenziju pret pagaidu administrācijas rīcību, kaut gan tur tiešām, manuprāt, vairāki lēmumi bija nepamatoti, ja, un lai realizēt kaut kādu politisku gribu, kaut gan administratoriem bija jābūt absolūti neitrāliem, ja, un viņiem bija jārūpējas tikai par budžetu, par finansiāliem jautājumiem, bet viņi tomēr pieņem vairākus politiskus lēmumus, kas absolūti izkrīt no tā principa, kuru mēs saucam par demokrātiju. Pieņēma lēmumus. Vai šāds viens no lēmumiem nav arī jūsu partijas biedres šobrīdējos izpilddirektoris Kušķas kundzes atlaišana no Zeimuļa vadības? Es ar to gribu prasēt jūs, vai gadījumā šai plānoto izglītības pārvaldes likvidācija nav tāda drusku pretdarbība tam, ka šai pagaidu administrācija, ko jūs tikko pieminējāt, toreiz reorganizēja Austrumlatgales radošo pakalpojumu centru Zeimuļs, to pīvīnoja tātad izglītības pārvaldei, un to rezultātā jūsu partijas biedra Kušķa zaudē darbu. Visa demokratiska sistēma Latvijai viņi izbūvēta balstoties uz demokrātiju. Ja, tad demokrātija paredz, ka, piemēram, Saimu ievēlē cilvēki, vēlētāji, viņi pēc tam nozīmē valdību, un valdība visi amati ir politizēti. Ja, ja mēs skatāmies uz šobrīdas bildi, kā izskatās valdība, katras partijas pārstāvja atbildi par noteiktam nozarem. Ja. Bet, kad atnāk administrācija, tad tas arī tādas demokratiski, ja viņi nozīmē vai noņem, pieņemsim, politiskus cilvēkus, iestādes un vadība. Protams, ka ne. Un šeit protams, ka es uzskatu, ka to, ko darīja pagaidu administrācija, nav demokratiski procesi, to, ko daram mēs tagad, ir demokratiski. Tāpēc, ka pa mums balsoja Rezeknes iedzīvotāji, un mēs darbojamies Latvijas politiskā sistēma, kuru mēs saucam par demokrātiju. Labi, paldies, bet vēl pēdējos minūtes. Vēl porējos struktūrviņības dūmis īstodis pilsētā, vēl kaut ko skar šajā pormaiņu procesā. Un, piemēram, šobrīd mēs zinām, ka Latgules viesnīcībā Gors reģionālajā koncertzāļā ir kapitāla sabiedrībā. Tātad teik veikts audits, kas izmaksājas aptuveni 12,000 eiro. Gorā varbūt arī bijis kādas struktūrālas pormaiņas vai kādos citos pilsētas kapsabiedrībos? To es nevaru teikt, bet kas attiecas uz Goru, tas ir viens no uzņēmumiem, kas saņem lielākas pašvaldības dotācijas. Tiešām viņi lielākas dotācijas saņem. Un
ņemot vērā, ka mēs atradamies tāda krīzes situācija finansiāla un acīm redzami šī situācija turpināsies arī uz priekšu, tad mums jāskatās, kur mēs varam ekonomēt to naudu, kā varbūt uzlabot arī gora darbību, bet šeit neiet nekādas runas par amatu, kā teikt, amatnieciskiem, izmaiņām. Labi, un par goru par citom kapsabiedrībām? Tas pats arī uz citām kapsabiedrībām atteicas. Ja? Un mēs, protams, ka skatīsimies visus, bet tas nenozīmē, ka mēs vienādus paņēmienus izmantosim, analizējot situāciju tajā vai cita uzņēmuma. Ja? Kādam uzņēmumam mēs nozīmēsim auditu, kādam mēs iekšējas rezerves izmantosim, lai to auditu veikt. Šeit nav tādas, ziniet, standarta pieejas, kā mēs risinām. Atkarība no uzņēmuma, atkarība no situācijas, mēs veiksim visdažādākus pasākumus, lai šo problēmu atrisinātu, samazināt mūsu pašvaldības izdevumus. Termiņš, kundze. Jā, es vispār noslēgumā gribētu pasakāt tu. Ja mēs runājam par demokrātiju, tad mani ļoti satrauc Bartaševiča kunga komentārs, kad mēs pieņemam amatos labus speciālistus un nenoliedzāt, ka tie ir jūsu partijas biedri. Un, manuprāt, demokrātiskajā situācijā tiešām tie ir konkursi, godīgi izvēlēti konkursi, tātad, un viss no tā izrietošais. Un vēlreiz gribu atkārtot to, kad jūs visu laiku uzsverat par naudas ekonomiju, bet kāpēc mēs veidojam dārgus amatus, nerēķinot ietekmi uz budžetu kompleksi? Paldies. Lūdzu, dodiet kaut vienu piemēru, kur mēs neizmantojam konkursa principus, nozīmēt uz amatiem cilvēkus. Paldies. Tas nav atbildes, pareizi. Tāpēc tā ir tikai tāda politiska retorika. Tā nav retorika. Labi, tad kaut vienu. Mēs runājam par kritērijiem. Jā, mēs runājam par kritērijiem, tā ir komisija, un ļoti labi mēs varam arī saprast, kad jebkurā gadījumā šos te kritērijus un komisija var izveidot tā, kas pieņem lēmumus, kādi ir vajadzīgi un kādi ir jābūt. Bet jūs atsaucaties uz konkursiem, bet jums nav neviena piemēra, kur mēs neizmantojam konkursu kārtību, lai nozīmēt politiskus cilvēkus amatos. Kā jūs saucat, Protams, es saucu viņiem par labiem speciālistiem. Jūtu, ka šeit diskusija ir kādā Latgulas stundē, jo turpinu, es ceru, ka jūs taidā vai savaidokā sastovā noksit. Latgulas stundī vieni šūgot, tad nokušgot runosim, turpinosim arī par Rieziņas pilsētā noteikušu runot. Paldies, šodien Latgulas stundi atvēlētīs laiks ir beidzīs. Šodien par situāciju Rieziņas dūmis struktūrālajā darbā runom ar Rieziņas valsts pilsētas dūmis priekšsādātavu un partijas kopā Latviju Aleksandru Bartaševiču, Rieziņas pilsētas dūmis deputāti Ēriku Teirumnieku no Nacionālos apvienības Rieziņas dūmis centrālos administrācijas juridisko īpirkumu nodaļas vadētoju Gunti Gailumu, ka arī šonedēļ atstādinotu Rieziņas sociālo dīnastu jau bejušu vadētoju Gunāru Arbidānu. Paldies, īsas dzirdēšanos. Paldies.